Sveicināti laikā, kad Latvija ir beidzot apsnigusi pirmā sniega sega. Un daudz no jums spēj domāt tikai par to, kā var būt kaut kur aizbraukt un aizlidot uz kādām siltajām zemēm, proti uz kurortu. Nacionālais teātris piedāvā pasaku pieaugušajiem 3 vīru kurortā, bet patiesībā tā nav pasaka par siltajām zemēm, tas ir stāsts par draudzību. Daudziem no bērnības mīļo varoņu blēņu un piedzīvojumu autora vācu rakstnieka Ērika Kestnera asprātīgie prātojumi par dzīvi šoreiz stāstā pieaugušajiem. 3 vīru piedzīvojumi, kas nonāk Alpu kurortā, ir jaunākā pozitīvisma ampula komēdijas žanrā, ko piedāvā Nacionālais teātris zem romantiska saukļa pasaka pieaugušajiem. Tā schēma, ja, ka labais uzvar un sliktais, kā sakot, dabūt rūkties, tas ir tas, man liekas, pēc kā cilvēki tiecās jebkurā pasakā un arī dzīvē. Ja, tikai dzīvē, diemžēl, bieži vien tas ļaunais ņem pārsvaru. Un tāpēc arī, es domāju, arī šī izrāde pasaka tādā nozīmē, ka šeit arī tomēr uzvēl šī cilvēcība, ja, šī draudzība, sirsnīgums, ja, ko mēs visi gribam. Bet neskapēc dzīvē nespējam bieži vien realizēt. Stāsts par miljonāru, kurš nolēms padzīvot inkognito vienkārši cilvēka dzīvi un brīvību, kas ļaudis saista draudzībā un mīlestībā. Naivi mīļi dialogi ar Kestneram raksturīgo asprātības devu, nepārstājoši uz dzīves baudīšana, veicina šķietamu vieglumu sajūtu, kas valda kungu, kas nonākuši brīvā lidojumā starpā. Pieaugušie vēl vairāk tic pasakām nekā bērni. Katrā ziņā viņi ilgojās vairāk pēc tām. Cer, ka satiks īsto cilvēku, cer, ka būs laimīgi, cer, ka būs naudas, cer, ka kaut kas brīnišķīgs ar viņiem notiks. Es varētu sakravāt papīrus un doties tālu un neatgriezties vairs nekad, ko jūs par to sakāt? Tas pasaka, viņš nav jāuztur uzreiz, ka tā ir rūķīša padarīšana un tā tālāk. Protams, ka nē. Tas ir kaut kāds tāds labas, naivas varbūt lietas, kas varbūt pat dažreiz mūsdienās pietrūks bišķiņ cilvēkiem. Kaut kā tāda, jo dziļākajā būtībā, jo mēs visi kādreiz esam bijuši bērnu. Kestnera radīto spilgto tēlu izdzīvotās situācijas savienojumā ar pagājušā gadsimta sākuma dekoratīvismu un manierīgumu ir apvienots komēdijā ar mūzikālu piesitienu. Izrādē pilnīgu pārsvaru pār satura niansēm gūst vizuālais baudījums no Lienas Rolšteinas elegantajiem tērpiem, kā arī mākslinieka ar scenogrāfu izglītību Arta Butas atgriešanās debija skatuves vidas radīšanā. Mazliet sarežģītāk nekā agrāk, jo kaut kāda vesela paudze nomainījusies. Ar paudzi nomainās arī tehnoloģijas, un viņām ir jāsarod, jāmāk sadarboties un pielietot darbā. Tas varbūt bija tas grūtākais. Un, piemēram, tāda kā proscēnija gleznošana, tā ir aizgājusi vēsturē. Un arī tie meistari, kas to agrāk darīja, tagad viss notiek ar digitālām metodēm. Viens puses tas ir labi, laikam tāda ir laika prasība, to jārēķinās. Izrādes pozitīvismu noteikti novērtēs tie, kas uz teātri nāks meklēt izklaidi un iespēju nesaspridzināt domas ar ko nopietni. Lai arī ilūzija, daudziem tā šķiet nepieciešama paralēli ikdienas realitātei. Un šis stāsts ir par īstu draudzību, kas mūsdienās bieži vien arī līdzinās pasakai. Man liekas, tad īsta draudzība tā ir pieder pie pasaka kategorijas, jo, droši, kad ir īsta drauga, ja, tāda līdz sirdī, ja, es nedrīkst pateikt, ka tā nav, bet es domāju, tāda nesautīga draudzība, tā arī ļoti reta. Tā ir pasakaina lieta, bet tas ir ļoti reti. Ir biedri, ir labi kolēģi, ir sarunu biedri, bet draugs tā līdz sirdī, ja, kas ir, man liekas, tā ir ļoti liela veiksme, ja tādu cilvēku var atrast.